Iepriekšējā video mēs izskatījām, kā uztaisīt tādu apaļu actiņu. Un šajā video mēs taisīsim tādu vairāk izstieptu, kaķīgāku. Un sāksim mēs tieši tāpat ar brūnām ēnām. Satumšinam ārējo kaktiņu un ēnojumu šoreiz izstiepjam vairāk uz dēniņu pusi. Tad mums ir izēnota actiņa, un es jau esmu sākusi zīmēt laineri. Tu vari salīdzināt, ka šeit mums iet kaktiņš uz augšu, un šis mums ies vienkārši taisni tāut uz dēniņu pusi. Laineris mums ir uzzīmēts. Es domāju, ka jau var redzēt starpību, kamēr vēl nav pabeigts. Un, ja šai actiņai mēs zīmējām augšiņu, virsskropstu līniju, visu izzīmējām pilnībā tādā rasnākā līnijā, tad šeit mēs to nedaram šai actiņai. Mēs uzzīmējam laineri tikai tajā stūrītī un izzīmējam starp skropstu līniju. Kā arī vēl kaķīgākam skatienam es esmu izzīmējusi acs iekšējo stūrīti, lai padarītu viņu vēl izstieptāku. Tagad mēs atkal ņemam tās pašas brūnās ēnas, taču šoreiz mēs neizzīmējam visu apakšējo līniju, bet tikai šeit līdz pusītei. Tālāk neejam. Un vēl viens punktiņš, kas padarīs mūsu actiņu šaurāku un vairāk izstieptu. Mēs atskļotādiņu iezīmējam ar tumši brūnu zīmolīti. Un pēdējais punktiņš, tās mums ir skropstas. Šoreiz mēs neko neatliecam. Un skropstas arī krāsojam vairāk uz dēniņu pusi, uz sāniņiem. Tātad šādas divas actiņas mums ir sanākušas. Es domāju, ka atšķirību var redzēt. Rakstiet komentāros, kura actiņa jums labāk patīk. Un kā arī varam rakstīt komentāros, kas varētu būt nākamie make-up knifiņi, kas jums interesētu, ko jūs gribētu izskatīt nākamajos video.